Labdien, draugi! Vēlos parunāt par vienu sev jautājumu. Un šis jautājums ir par to, cik ātri mēs varam sagaidīt sev rezultātus. Respektīvi, mēs esam sākuši kaut kādas sev aktivitātes, virzīties uz mūsu noteiktiem atslēgas vārdiem, cik ātri mēs varam sagaidīt rezultātus. Vispār šis jautājums ir precīzi atbildēt nav iespējams bez atslēgas vārda un situācijas zināšanas, cik liela ir konkurence, kāda ir atslēgas vārdi, cik daudz ir atslēgas vārdi, kāda ir mājaslapa. Respektīvi, ir daudzi faktori, kas ietekmē to ātrumu, bet in general, kas ir jāatceras un kas ir jāsaprot, ka SEO ir maratons vai SEO aktivitātes vairāk ir maratons. Uz ātro rezultātu cerēt nevajag. Ja jums gribas sprintu, jeb šodien ieguldīt naudu un šodien saņemt atpakaļ vai rītdien saņemt atpakaļ, tas, protams, ir Google reklāma. Tad tur viss notiek krietni ātrāk. Šodien tu ieguldi naudu vai 1 eiro, un rītdien tu dabūji klikšķus atpakaļ, vai pat šodien tu dabūji klikšķus atpakaļ. Ar SEO ir viss savādāk. Šis ir maratons, un šeit ieguldot naudu šodien, rītdien tu rezultātu nesaņemsi. Vidēji, ja mēs runāsim par vidējiem cipariem, kaut kur 6-9 mēneši ir jāgaida līdz rezultātu, līdz kaut kādiem pirmajam vai top pozīcijām, kopš mēs esam sākuši strādāt. Vai mēs, vai jebkurš cits SEO eksperts, vidēji ir 6-9 mēneši. Bet ir, protams, situācijas, kas ietekmē šo rezultātu, un tas rezultāts var iespējams būt ātrāk, iespējams būt vēl ilgāk. Precīzāk var pateikt, protams, zinot to situāciju, bet 6-9 mēneši tas ir vidējais termiņš, kad jums, teiksim tā, jācer uz šo rezultātu. Lūk, kas var, teiksim tā, pātrināt rezultātu sasniegšanu? Rezultāts mūsu gadījumā ir top pozīcijas. Ja šobrīd jūs, pieņemsim, gribat virzīties pēc ziemas vai vasaras riepas atslēgas vārda, tas ir piemēram. Un šobrīd jūsu pozīcija ir 24. vai 29. Tas arī ir piemēram. Tad uz rezultātu jūs varat cerēt 6-9 mēneši, no 6 līdz 9 mēnešiem vidēji, un rezultāts šajā gadījumā ir top pozīciju sasniegšana, pēc šiem atslēgas vārdiem. Kas var pātrināt rezultātu sasniegšanu? Viens moments vai pirmais, kas uzreiz nāk prātā, ir gandrīz vai konkurences neesamība. Pieņemsim. Es, kā piemēru, nosaucu tagad atslēgas vārdu, kur konkurence ir diezgan sīva. Ir tīpaši, ja nāk sezona, kas ir vasaras riepas, nāk uz pavasari vai ne, kas ir ziemas riepas, kas iet uz ziemu. Tā ir sezona, tur ir sīva konkurence, tur noteikti ātrāk, diezgan pagrūti būs sasniegt. Kaut gan viss atkarīgs arī, tur jāskatās mājaslapa un situācija, un viss ir jāvērtē, jāpēta. Bet, ja uz jūsu atslēgas vārdiem ir ne tik sīva konkurence, piemēram, kas nāk prātā uzreiz, varbūt zībensnovadēju aizsardzība. Pieņemsim, jūs nodarbojaties ar zībensnovadēju uzstādīšanu, un tad pēc šiem atslēgas vārdiem, es teiktu, nevajag tur 6-9 mēneši, tur vajadzētu nedaudz īsaku laika periodu, un iespējams, ka pat uztaisot on-site SEO optimizāciju, jūs jau varēsiet būt top pozīcijas vai arī pirmajā lapā. Tas arī ir piemēram, nezinot situāciju, tā uz sītiena neko ļoti precīzi pateikt nav iespējams, bet tas ir piemēram tur, kur konkurence nav tik sīva, reizēm pat uztaisot on-site SEO optimizāciju, kvalitīvi uztaisot, tu jau vari panākt top pozīcijas vai pirmo lapu. Par on-site SEO, par off-site SEO mēs jau bijām runājuši vairākos mūsu video. Jūs noteikti varat pameklēt un atrast un paskatīties, ko nozīmē on-site SEO optimizācija un kāpēc tā ir svarīga, un ko nozīmē off-site SEO optimizācija un kāpēc tā ir svarīga. Kas var rezultātu pagarināt, teiksim tā, nevis pēc 6-9 mēnešiem sasniegt pirmo lapu vai top pozīcijas, bet pēc ilgāka laika perioda, atkal mēs atduramies pret konkurenci pēc atslēgas vārdiem, ja konkurence ir vēl sīvāka nekā vidējais līmenis.
Tas ir atsevišķas kategorijas, kur tā konkurence ir diezgan sīva, un tas metodas, tas sev virzīšanas metodas ir, es teiktu tā, tas sev virzīšanas stratēģijas ir diezgan komplicētas, un tur jāreitinās ar ilgāku laika periodu. Pieņemsim kredīti, naudas kredīti. Atkal es ņemu vidēji, vai ne, jo ir nekustamo īpašuma kredīti, kas ir viens, ir tā saucamie ātrie kredīti, kas vairs nav, bet tur arī var reklamēties, vai ne. Lūk, tas ir cits, un kredītu nozara ir, tur ir diezgan sīva konkurence. Kazino vai gambling, tas saucamais, kas aiziet jau pie gray zone, pie restricted areas, vai ne? Un tur vispār gambling nozara reklāmā ir aizliegta, Google reklāma ir aizliegta, līdz ar to SEO tur ir ļoti liels īpatsvars SEO aktivitātēm, un tur pa 6-9 mēnešiem, no nulles būs diezgan grūti. Bet atkal ir jāredz situācija, ir jāskatās uz konkrētu mājaslapu, domēnu un uz situāciju, bet pa 6-9 mēnešiem ir diezgan pagrūti. Lūk, tur vajadzēs nedaudz ilgāks laiks, lai tiktu līdz top pozīcijām, līdz pirmajai lapājai vismaz, vai ne? Lūk, šie ir tie momenti, kas ietekmējuši faktori, konkurence ir ietekmējušies faktorus, kas varētu mums vai palīdzēt ātrāk sasniegt pozīcijas, vai nepalīdzēt ātrāk sasniegt pozīcijas, un gluži otrādi var to maratonu īstiept uz vēl ilgāku laiku. Bet vidēji, nezinot situāciju, nezinot atslēgas vārdus, neredzot mājaslapu, es teiktu, 6-9 mēneši jums ir jāreitinās ar to, kad jūs varat jau pretendēt uz top pozīcijām, uz pirmo lapu. Lūk, bet jā, tas viss ved mūs pie tā, ka tas SEO aktivitātes ir visai specifiskas, rezultātu sasniegšanā noteikti ir maratons, un šeit izvēloties komunikāciju kanālu, kura jūs vēlaties virzīt sevi, SEO noteikti ir jāizvērtē, diezgan tā gudri jāpieiet pie kanāla izvēles, jo ja jums vēl nav nekādas reklāmas, ja jums nav ne Google reklāmas, ne Facebook reklāmas, nekādu citu aktivitāšu, un jums ir nepieciešams trafiks šodien, jums ir nepieciešams rezultāts šodien, tad diez vai jūs uzreiz tā izvēlēsieties SEO aktivitātes un ieguldīsiet naudu tur, jo tā nauda ieguldot šodien, viņa uzreiz atpakaļ neatgriežas. Vai ne? Līdz ar to šeit, kāpēc es pacelu šo tēmu, ir svarīgi saprast, kādu kanālu mēs izvēlamies atkarība no šī kanāla specifikas. Un, protams, ieņemt top pozīcijas organiskajā meklēšanā 10 uzņēmēji no 10 vēlas būt pirmajā pozīcijā, būt otrajā pozīcijā un tā tālāk, jo šie klikšķi ir bezmaksas, vai ne? Labi, ir SEO ekspertu aktivitātes, kas ir jāapmaksā, bet pa lielam cilvēki ļoti labi un labprāt klikšķina uz organiskiem meklēšanas rezultātiem un reizēm pat principiāli uz reklāmu un neklikšķina, un ja tu esi pirmajā, otrajā, trešajā pozīcijā, tad tu bezmaksas saņem ļoti labu trafiku. Protams, ka visi grib būt tur, un bieži ir tā, ka ja nav līdz galam tas skaidrības par to, cik ātri var sagaidīt rezultātu, tad es gribu būt SEO. Es gribu ieguldīt SEO aktivitātes, es gribu būt top pozīcijas, jo šis man ir ļoti izdevīgi. Jā, tā arī ir. Bet jāatceras, ka ja šī nauda vai šis SEO reklāmas budžets vai mārketinga budžets jums nav tik liels un jūs viņu pilnībā atdosiet uz SEO aktivitātēm, tad jums naudiņa jau ies prom, bet atpakaļ tik ātri neatgriezīsies. Un šis ir tas, kas ir jāatceras, un tas ir tas, kas ir jāņem vērā, plānojot reklāmas kanālus, komunikāciju kanālus un izvēloties, kur ieguldīt budžetu. Ja, tā kā, ja nauda ir ļoti ierobežota un jums ir iespēja izvēlēties kaut ko vienu, tur Facebook reklāma, Google reklāma, SEO, es teiktu, ka SEO visdrīzāk nebūs jūsu top 1 kanāls, jo, kā es jau minēju, nauda neatgriežas uzreiz atpakaļ, vai ne? Visdrīzāk jūs skatīsieties uz kanāliem un uz aktivitātēm, kas ļaus jums to naudu dabūt atpakaļ krietni ātrāk. Ja? Un tad, kad jūs esat uzaudinājuši to trafiku, to masu, jums nāk ne tikai trafiks, bet arī konversijas, tad jūs varat jau diversificēt savus kanālus, savus ieguldījumus un padomāt ne tikai par to, cik ātri uzreiz saņemt vai cik man nepieciešams uzreiz atpakaļ saņemt, bet padomāt arī par garāko distanci, un tā noteikti ir SEO.
Es ceru, ka man izdevas paskaidrot un izstāstīt, cik ātri var sagaidīt rezultātu no sev aktivitātēm. Un, ja jūs plānojat sev aktivitātes, tad novēlu jums tikai veiksmi. Visu labu!